Finanšu ministrijai tomēr neizdevās paklusītiņām iekasēt 58 miljonus eiro gadā no auto pārvadātājiem. Turpinām skaidrot, kādām vajadzībām 4. māja kluba prezidente izmantojusi Saeimas autotransportu. Saeimas juridiskās komisijas vadītājs iejuties visvarenākā Latvijas jurista lomā. Varētu padomāt, budžets ir pieņemts un iestāsies zināms miers Saeimas darbā, bet nekā nebija. Īlēns izlīd laukā no maisa, jo pamodās, tā teikt, komerc auto pārvadātāji, kas pārsvarā ir saistīti ar zemniecību. Bija protests pie ministru kabineta un valsts prezidents atgrieza atpakaļ Saeimā likumu, kas nosaka tā saucamo viņiešu maksu. Latvija pirmajā vietā atbalsta šādu valsts prezidenta rīcību un vienlaikus ir sagatavojusi iesniegšanai vēl radikālākus likuma grozījumus, lai šiem te pārvadātājiem nebūtu jāmaksā netaisnīgās viņiešu maksas. Lūk, ko par grozījumiem saka Ramona Petrāviča. Svētdien es piedalījos protestā pret transporta līdzekļu ceļu lietošanas nodevas palielināšanu. Šobrīd likums ir atgriezts Saeimā, un es esmu jau sagatavojis priekšlikumus, tātad atcelt viņiešu maksu transportam līdz 3,5 tonnām, tas ir visā Eiropā, te nav jāmaksā, un savukārt pārējiem atstāt maksu tādā apmērā, kā tā ir noteikta šodien, nepalielināt, jo tas būtiski ietekmē gan preču, gan pakalpojumu cenas, tātad arī tai skaitā pārtikas cenas. Pēc Latvija pirmajā vietā frakcijas iniciatīvas publiskajā telpā nonākusi informācija par to, ka 4. māja kluba prezidente Velta Čebatarēnuka izmanto Saeimas autotransportu, kas, protams, nav liegts, bet jautājums, kādām vajadzībām. Mēs saņēmām anonīmu, bet oficiāli iereģistrētu vēstuli Saeimas lietvedībā no Saeimas autobāzes autovadītājiem, kuri pauda izbrīnu par biežo braukšanu un nobrauktajiem kilometriem. Frakcijas vadītāja Linda Liepiņa nekavējoties vērsās pie Saeimas administrācijas ar jautājumu, kādām vajadzībām 4. māja kluba prezidente tik bieži izmanto Saeimas autotransportu. Atbilde atnāca diezgan ātri un bija visai īsa. Autotransports izmantots saskaņā ar Saeimas prezidija lēmumu, jā, un paredzētā mēneša limita ietvaros, ieklausieties, 3000 km mēnesī, kas nav maz. Protams, ka šādai atbildēji sekoja nākamā Latvija pirmajā vietā vēstule jau ar konkrētiem jautājumiem Saeimas prezidijam un Saeimas administrācijai, proti kādos datumos, cik kilometri nobraukti, uz kurieni braukts. Šo visu ir iespējams noskaidrot, jo katrs brauciens tiek fiksēts arī kilometrāža. Sekosim līdzi un informēsim jūs, vai tiešām visi braucieni ir bijuši saistīti ar 4. māja kluba pasākumiem. Jautājums par to, cik daudz un kādēļ Saeimas autoparka automašīnas izmanto 4. māja kluba biedri, ir svarīgs tādēļ, ka ir radušās bažas, ka faktiski šis autotransports netik daudz tiek nodrošināts kluba biedriem kopumā, kā pāris reižu izbraucieniem kaut kur uz kopīgiem kluba pasākumiem vai uz kaut kādiem valstiski nozīmīgiem pasākumiem, bet ir radušās pamatotas bažas, ka autotransports faktiski tiek nodrošināts vienai personai, un tas jau sāk izskatīties pēc tāda privāta šoferu pakalpojumiem. Uzskatu, sabiedrībā ir tiesības zināt, kā ir patiesībā. Un vēl te, protams, jāpiebilst 4. māja kluba biedri deputāti, kuri 4. maijā atbalstīja Latvijas neatkarību, ir cienījami un visnotaļ godājami ļaudis. Par to nav šaubu. Latvija pirmajā vietā deputāti rosināja Saeimas darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par jaunās vienotības Andreja Judina atcelšanu no juridiskās komisijas, kuru viņš vada. Protams, ka koalīcija vienoti nobalsoja pret šādu lēmumu projektu un to darba kārtībā nemaz neiekļāva. Bet par ko stāsts? Par to, ka Andrejs Judins faktiski ir vienpersoniski uzurpējis juridiskās komisijas varu un sācis pieprasīt informāciju no dažādiem avotiem par advokātiem, proti par advokatūru.
un tas ir izsaucis arī sašutumu advokātu rindās. Tādēļ Linda Liepiņa, kura ir pārstāvēta juridiskajā komisijā, rosināja šo lēmumu projektu, un Latvija pirmajā vietā to iesniedza. Proti, cilvēks, kurš vada vienu komisiju, ir uzņēmies ļoti, ļoti lielas pilnvaras, lai pētītu advokatūras, kura ir tiesu sistēmas sastāvdaļa, personas un viņu sodāmību, ja tāda vispār ir bijusi. Un vēl kāda visnotaļ interesanta ziņa par finanšu ministra parakstītu atbildi Latvija pirmajā vietā deputātiem. Proti, mēs jautājām par 2026. gada budžeta reklāmas kampaņu, kuras skan radiostacijās un dažādos citos informācijas nesējos. Būsiet noteikti pamanījuši. Tātad tai iztērēti 111,000 eiro, kas ministra prāt nemaz nav daudz, jo uz vienu Latvijas iedzīvotāju tiesot nepilni 6 centi. Toties kāds pienesums, kāds devums, atbilde šeit mums ir uz 5 lapām tieši par šo reklāmas kampaņu. Un šo reklāmas kampaņu nodrošināt palīdzējusi mediju aģentūra Media House. Tātad 111,000 eiro, lai jūs zinātu, cik brīnišķīgs ir nākamā gada budžets. Šai nedēļai tas arī viss. Gaidiet mūs nākamnedēļ ar ziņām, jo nākamā būs Saeimas beidzamā darba nedēļa šajā sesijā. Ar jums tikšos es, Līga Krapāne. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.